Kolēģi, klātesošie, nodaļu vadītāji, deputāti un visi klausītāji, ir klāta februāra mēneša Saukles novada domes kārtējā sēde. Deputātiem priekšā Namejas sistēmā ir domes sēdes darba kārtība. Diezgan daudz jautājumiem. Cienījamie deputāti, vai mēs varam apstiprināt darba kārtību visu kopumā, vai ir kādi jautājumi par darba kārtību? Ja jautājumu nav, tad lūdzu nobalsot par darba kārtības apstiprināšanu. Lūdzu, vēl viens nav nobalsojis. Gunti, vai ir kāda aizķeršanās? Jā, paldies. Par 15 tad klāt ir visi arī deputāti un vienbalsīga darba kārtība ir apstiprināta. Īsumā painformēšu arī par galvenajām aktualitātēm novadā saistībā ar Covid situāciju. Joprojām saslimstība turpinās un ir iestādes, kur tā jau ir, teiksim, mierīgāk un uzlabojusies, bet pēc manā rīcībā esošās informācijas vissmagākā situācija ir Saukles pirmsskolas izglītības iestādē Rūķītis, kuru faktiski apjomīgi gan pedagoģi katru dienu saslimst, gan bērni. Līdz ar to nākās slēgt grupas, apvienot grupas. Faktiski situācija ir uz robežas, lai uz kādu brīdi arī ieturētu pauzi kopumā ar bērnu dārzu, bet šobrīd bērnu dārza pedagoģi un vadītāji dara visu iespējamo, lai tomēr šo darbu nodrošinātu. Tāpēc lūgums arī vecāks ņemt vērā, jo saprotam arī pedagoģi pēc izslimošanas ir noguruši, mazāk spēcīgi un tā tālāk, tā kā iet sarežģīti. Protams, ikdienā ar vienu katrā iestādē faktiski redzam, ka arī ir kāds saslimšanas gadījums ik nedēļu. Tāpēc būsim joprojām uzmanīgi un cerams, ka šis omikrona vilnis pāries un varbūt nākošie viļņi varētu nebūt, cerams, un vasaras sezonai tuvojoties varētu arī atteikties valsts no certifikātiem un atsākties normāla dzīve. Saistībā ar visu pārējo, protams, ka mūsu kopējā situācija ir pievērsta ģeopolitiskajai situācijai. Vienojāmies arī pagājušajā nedēļā tikāmies ar Ukrainas vēstnieku šeit Sauklistos un piedāvājām vasaras periodā no 25. jūnija līdz 5. jūlijam 10 dienas uzņemt grupu bērnus no Ukrainas, kas ir cietuši, kuru ģimenes ir cietuši kara darbībā Ukrainā. Tā kā šāds notikums priekšā, protams, ka ceram, ka šī darbība neizvērtīsies plašāk. Mūsu austrumu dienvidu kaimiņos, Ukrainā un mazāks kars būs gan ekonomiski, gan kopumā arī fiziski. Bet, protams, ka arī ir aicinājums īpaši pievērst uzmanību kibernoziegumiem, kas varētu būt arī visi veidi ierīcēm, datorierīcēm, kas ir deputātu rīcībā. Tāpēc esam uzmanīgi sekojam līdz situācijai un arī civilās aizsardzības plānam un valsts noteiktajam 72 stundu protokolam. Saistībā ar notiekošo saimniecībā pilsētā un pagastos, protams, ka visaktuālākā situācija ir saistībā ar ceļiem, ar ceļu tīrīšanu. Zinām, kādi ir šīs sezonas laika apstākļi, kad pa dienu kūst, naktīs sasalst. Pēc intensīvās sniegšanas netika paspēts sniegu notīrīt, tas pārvērtās ledū. Līdz ar to
faktiski vienāda smaga situācija bija gan pilsētā, gan uz lauku ceļiem. Un, protams, kā īpaši vēl sarežģīta situācija arī mūsu teritorijas kopēs. Piemēram, redzējām, ar ko ir noslēgts ārpakalpojumu līgums UNO grupai, ja? Piemēram, sociālos tīklošana sekojot līdzi arī un paši redzējāt, piemēram, stāvoklis pie bibliotekas Raiņa ielā, kur arī kafejnīca Bemberi ir, ja? Tad šo kā piemēram tie UNO grupa, bet tas netika laicīgi notīrīts, sasala, un tālāk jau šīs sekas bija gan dramatiskas, šie ledus sablīvējumi, dziļās bedres, un tas, protams, iedzīvotājos raisa negācijas, tāpēc šobrīd tiek gatavots jauns iepirkums par šajā nedēļā jau būs izsludināts par teritorijas kopšanu un, protams, jādomā, ko mēs varam darīt saimnes spēkiem un ko kā ārpakalpojumu. Lai nākotnē šādas situācijas iespējami samazinātu vai izslēgtu. Tāpat ārkārtīgi smaga situācija ir Melnsilvielā, kur tiek vēl veikts papildus ekspertīzes iesniegšanai, tiesvedības uzsākšanai, bet, protams, ka mums kopā būs jārisina tiesvedības laikā arī, kā nodrošināt gan iedzīvotāju transportu, gan kravu nodrošināšanu, piekļūšanu uz un no ostas. Jā, tāpat atbilstoši apstiprinātajam budžetam tiek pamazām veikt visi iepirkumi saistībā ar plānotiem darbiem pilsētā, infrastruktūras sakārtošanu, remontiem, tiek gatavotas specifikācijas remonta gan skolās un tam līdzīgi. Tā kā darba ir ļoti daudz un cerams, ka ar visiem ar mūsu kopēju palīdzību mēs ar tiem arī tiksim galā. Varbūt ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tas, protams, ka kopumā ir daudz vairāk, ko runāt, stāstīt, tāpēc arī rīt par caur Zoom platformu ir tikšanās ar uzņēmējiem. Lūdzu arī visi piedalīties, gan uzņēmējs, gan arī deputāts ir tāda interese un izrunāt tos jautājumus, kāda varētu būt sadarbība, lai veicinātu uzņēmējdarbību šeit novadā, tāpat uzklausot uzņēmēju priekšlikumus, kā labāk risināt vienu vai otru situāciju. Jurģis, lūdzu. Jā, sveiki, kolēģi. Es gribētu varbūt, lai Normunda ieskicē jautājumu saistībā ar plūdiem, kādi pašlaik mums ir novadā. Un vai tur arī šajā jautājumā tiek kaut kas darīts tāpatās arī jautājumā attiecībā uz nelaimes gadījumu, jeb ugunsgrēku, kas bija ko pašvaldība dara šīs abās lietās? Saistībā ar ugunsgrēku Strautielā bija. Strautielā tātad mums ir saistošie noteikumi, sociāla dienesta noteikumi par palīdzību šādās situācijās. Attiecīgi sociālā dienesta vadītāji sazinājās ar ēkā dzīvojušiem cilvēkiem, noskaidroja nepieciešamo un iespējamo atbalstu. Šī ēka bija privāta īpašums, attiecīgi arī apdrošināta. Šie cilvēki īrēja šajā īpašumā dzīvojamās platības. Ēkas īpašnieks sola iespējami drīzā laikā atjaunot šo ēku un nodrošināt to, ka tie cilvēki var turpināt šajā ēkā īrēt dzīvokļus. No mūsu puses ir šī iespējamā gan psiholoģiskā, gan materiālā palīdzība saistībā ar mantas zudumiem. Tā gan nav liela un tiem, kas griezās sociālā dienestā, cik es zinu, tad sociālais dienests arī ir palīdzējis. Un saistībā ar plūdiem, protams, ka sekas tiks apzinātas vēlāk. Zinām, ka Ķīšupe plūst pāri Vidrīšu ceļam, tāpat šeit pie tenis kortiem, nogriežot ceļu pār šo gāju celiņu starp Pētrupas ciemu vai Bamu un skolas ielu. Ja? Vai tur būs postījumi, tad to varēs redzēt pēc plūdu beigām. Acīm redzot, tieši pašvaldībā neviens no īpašniekiem nav griezies ar lūgumu, kā palīdzēt pašvaldības policija, kas sākoties plūdiem apsakoja, lai nav kāda trauksmes signāla, tāda nav saņemti. Tādi vairāk dabas postījumi, mēs redzam, ka
ir tieši Pētrupas iztekā uz jūru. Tur upe skalo kāpu ļoti intensīvi, tieši Pētrupas pašā iztekā Grīvā, un tur viena priede ir iegāzusies ūdenī, vēl vairākas priedes draud iegāzties, faktiski ir saknes izskalotas. Apmēram tā situācija. Jā, arī šur tur dārziņos ir aplūduši īpašumi, bet līdz manā rīcībā nav nonākuši kāds īpašs trauksmes signāli, ka būtu kādi cilvēki jāevakuē vai kas savādāk. Paldies. Paldies. Ejam tālāk pie nākamajiem darba kārtības jautājumiem, un kā nākamais ir par adresu piešķiršanu zemes ierīcības projektam izstrādātajam no Pētrupas teritorija, no Pētrupas līdz Ķīšupei. Un tātad šeit ir gan lietošanas mērķi noteikti, gan arī ir jaunai, vai vienai no ielām, jau faktiski esošai ielai nomainīts nosaukums. Šajā plānā gan Artis dzird. Arti, šajā plānā gan ielas nosaukums jaunais laikam nav redzams, jā? Nē, plānā jaunais nosaukums nav redzams. Jā, tātad šis ir plāns. Tātad pamatā šī iela ir esošā Raiņa iela, tāksiet lejā uz Raiņa ielas stāvlaukumu. Un šeit mums tātad atrodas bibliotekas ēka un jauniešu māja, un šī tā saucamā otra Raiņa iela, kas iet pa stāvokli kalnu lejā, šis zemes ceļš. Un šī izēja uz jūru, kur mums arī atradīsies glābšanas stacija, pludmales glābšanas stacija, tad šai ielas daļai mēs piešķiram jaunu nosaukumu. Arti, vai tā, ja? Jā. Un priekšlikums ir saukt šo par pludmales ielu. Un attiecīgi tiem zemes gabaliem, kas ir gar šeit apkārt, tad arī iedot attiecīgi arī adresi, lai nejūt kopā Raiņa iela adreses ar, faktiski mums bija 2 Raiņa ielas pēc būtības. Un sagatavotajā lēmuma projektā tā tad ir virkne jaunu zemes gabalu. Lietošanas mērķi ir tie, kas ir noteikti mūsu teritorijas plānojumā un zemes ierīcības projektā. Tātad tiem gabaliem, kas pieguļ pie pludmales ielas jaunās, ir attiecīgi pludmales iela 12, 10, 14, 16. Bet arī mazie numuri, kam ir rezervēti pludmales ielai? Mazie numuri ir rezervēti uzreiz privāti īpašumiem, kas ir labā pusē, ka mēs ejam iekšā tagad uz jauno pludmales ielu. Mēs nākošajā domas sēdē, tur būs jāmaina privātās adreses, mēs uz nākošo domas sēdi taisīsim vēl vienu lēmumu privātajiem par adrešu maiņu. Jā. Toms, lūdzu. Es saprotu, ka tā Raiņa iela, kas ir paralēli jūrai, tāds apendiks maziņš tāds, tur ir tie esošie īpašumi. Tur tam gabaliņam nemainās, vai ne, nosaukums? Nē, tie paliek, tiem pamainīsies vienkārši, viņiem būs Raiņa iela, bet citi numuri. Un saka, lūdzu, tur 13. zemes vienība, tāpēc viņu atsevišķi izdala tagad. Tur stāv virsū kaut kādas 2 būves. 13. zemes vienība, tas ir pie krasteņu bāra tās guļbūves. Mēs tur it kā izdalām to nelielo gabalu zem tām guļbūvēm ārā. Faktiski tur ir tā, ka to arī var, protams, nedarīt, bet tur ir tā, ka ka līdz ar asfaltu ir
ir kopējais stāvlaukums tā kā asfaltētai teritorijai, un tam zemesgabalam, kas ir tā kā kāpā, kur nav asfaltēta teritorija, tam tā kā ir dot atsevišķu adresi. Nevajadzētu atsevišķu adresi izdalīt. Jo viņa, jebkurā gadījumā vienalga, kas tur notiek, tur tātad faktiski pēc būtības tās divas dažādas izmantošanas. Viena ir pats stāvlaukums, ko mēs esam nodevuši komunālā servisa apsaimniekošanā, un otru, pārējās teritorijas tad ir attiecīgi pašvaldības īpašums, kur mēs varam lemt, ko mēs šos īpašumos darām, bet pats stāvlaukums ir tā kā ar atsevišķu adresi, tieši asfaltētā daļa. Un saistībā ar nauju ir šobrīd tiesvedība un arī tiesas lēmums par to, ka ir slēdzamas šīs būvas. Tom? Joprojām par to 13. Tas ir sarežģīti, cik tas sarežģīti, pieņemsim, izmainīt bišķiņu. Tur, kad viņi iezīmē, tad tur paliek tāda desiņa. Nu. Tā, kas ir uz augšu kāpā, paliek tā starta doma. Jā, vai nav prātīgāk, tad viņi vai nu lielāku. Jā, kāda tā. Tur, manuprāt, aktīvā gadījumā nebija piekļuva pa vidu tam īpašumam, kādam citam vēl. Nē, tur pa vidu piekļuvu nav, bet tas ir pats kāpas gals, jo te ir izdalīta tikai līdz ar bortu malu pati guļbūvu un nedaudz daži metri aiz viņiem un viss, tad tālāk aiziet augšā jau kāpa. Tas nebūtu liederīgi likt kāpu klāt guļbūvēm. Tad nākotnē to zemes gabalu var tā kā izdomāt? Patreiz dotajā brīdī mēs neko nevaram izmainīt, jo zemes ierīcības projekts ir izstrādāts reizē ar detālu plānojumu. Diemžēl. Labi, paldies. Bet tas, manuprāt, to nekādu apgrūtinājumu nenes. Un tas pēc būtības ir labi, ka ir nodalīts atsevišķi tieši asfaltētā daļa, lai to mēs varam pilnībā nodot kā atsevišķu vienību zemes komunāls servisam un plānot par pārējiem mēs varam lemt, ko darīt. Kolēģi, kādi vēl priekšlikumi vai jautājumi? Pilnībā tas asfalts jau neatdalās, man liekas, kur tas plāns palika. Kā neatdalās? Viņš kopā ir ar asfaltais laukums, mums ir kopā ar ielu vai atsevišķi? Nē, asfaltētais laukums paliek Smilšu ielas 2A sastāvā. Mēs asfaltēto laukumu kā atsevišķu zemes vienību neizdalam. Bet šis 13. gabals ir kā atsevišķi gabals vai kā zemes vienība? Nē, 13. tagad būs kā atsevišķi, jā. Un tad pie šī te 2A, tad Raiņielas, tad kas vēl klāt ir bez asfalta? Augšā tas, kas nāk te uz manu pusi līdz Smilšu ielai. Tā daļa. Jā. Tad tas arī būtu laika jautājums, tad atsevišķi tad kaut kādā brīdī to nodalīt. Jā, tas ir pareizi. To pēc tam mēs, ja mums ir idejas kaut kāds, tad mēs to asfaltēto laukumu varam vienkārši pēc tam tai zemes vienībai ar atsevišķu zemes ierīcības projektu nodalīt nost. Jā. Ja ir nepieciešams, bet pagaidām viņš var stāvēt lietošanas mērķis jau mums ir kā stāviet jau kadastrā reģistrēts, tā ka tur īsti, nezinu, pagaidām neredz vajadzību. Jā. Ir to, manuprāt, labs risinājums šobrīd. Tas ir labs kompromiss. Okay. Raivo, lūdzu. Jā, labdien visiem. Vēl jautājums ir šī jaunā iela, kur sākās tās esošās Raiņielas vietā. Vai nebija iespējams, tā taču arī ir pašvaldības zeme, izdalīt vēl kādus atsevišķus gabalus tajā noejā, tā kā uz jūru labajā pusē tā ielai? Un kreisajā pusē tas vidējais laukums, kas ir zemes tā vienība numur 9, tā taču arī ir pašvaldības zeme, vai ne? Šobrīd mēs neko nevaram vairāk nodalīt,
kā tas, kā ir izstrādātajā detāla plānojumā un zemes ierīces projektā. Šeit mēs tikai atbilstoši tam piešķiram adreses jaunu ielu un nosakām adreses lidošanas mērķi. Tātad visi lidošanas mērķi atbilstoši teritorijas plānojumam. Šobrīd šie zemes gabali ir tieksti palikuši, nav bijuši iekļauti šajās teritorijās, attiecīgi, bet par to var nākotnē lēmt, skaties par viņu mērķiem un tā tālāk, bet viņi nav bijuši šajā plānos iekšā. Jā. Līdz ar to mēs, tas kā nākotnes iespēja. Es vienkārši domāju par to, bet tas zemes gabals numur 13, viņš taču ir tagad iezīmēts, viņš iepriekš nav tur tāds bijis. Tad vienkārši rodās jautājums, kāpēc mēs maksājot par šo dokumentu vienreiz nevaram iekļaut vairākus tādus gabalus, kas arī ir ārpus šī detāla plānojuma, ja tas nav tehniski iespējams. Tas patreiz nav tehniski iespējams, jo šāds ir apstiprināts lokāla plānojums, kas ir reizē detāla plānojums reizē ar zemes ierīcības projektu. Skaidrs, jā. Labi, paldies. Paldies. Lūdzu, kolēģi, tad nobalsot, un lai mēs varam esošiem gabaliem piešķirt adreses. Un tā tad arī sakārtot adresācijas sistēmā no 2 Raiņu ielas, bet vienu Raiņu ielas daļu nosaucam par Pludmales ielu. Paldies par 15, pret atturās nav, lēmums pieņems. Paldies. Nākamais par zemes nomas līgumu pagarināšanu ar iesniedzēju. Tātad piespiedu noma, Draudzības iela 35, Zvenēļciemā 0,5% apmērā apbūvēts zemes gabals. Lūdzu nobalsot. Paldies. Paldies, apstiprināts vienbalsīgi, lēmums pieņems. Paldies. Nākamais par zemes ierīces projektu izstrādi Jauncepļi Sējas pagastā. Ir saņemts iesniegums, ir sagatavots darba uzdevums par zemes ierīces projektu izstrādi. Attiecīgi ir pievienots klāt arī schēmas par vietu, kur tas atrodas. Uz deputātus vai kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu nobalsot par ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu. Uzsākt vienbalsīgi. Paldies. Nākamais jautājums par lietošanas mērķu mājiņu Sējas pagastā īpašumam Kazanāja. Lūdzu, Arti, vai vari sīkāk noprecizēt, tātad tiek noteikti 2 lietošanas mērķi īpašumam. Tie ir Lionas lēmumi, es tur nemācīšu komentēt. Jā, Liona, vai var īsti komentāri no tevis? Jā, tātad tiek noteikti 2 lietošanas mērķi, jo zemes vienība ir apbūvēta, kaut gan tur šīs ēkas nav reģistrētas kadastra reģistrā, un tātad individuāli dzīvojamā māja apbūve ir platībai, kas ir šī te apbūvētā platība 0,2, un tad tā nogāzītas platība ir atstājot viņu kā lauksaimniecībā izmantojamo zemi maliņā. Šis sarkanais zemes gabals, jā? Tas ir viss kopējais, jā, un šim te zemes gabalam ir šie te 2 lietošana. Jā. Paldies, lūdzu nobalsot.
Var nolaist lejā? Es nevaru nobalsot. O, paldies. Jā, izdevās. Jā, paldies. Balsošanu slēdzu. Paldies. Vienbalsīgi. Tad mainām lietošanas mērķus. Nosakam 2. Nākamais par zemes vienības daļas izveidošanu un lietošanas mērķu noteikšanu īpašumā, kura zemnieki. Liela, šis arī tavs jautājums ir droši vien, jā? Jā, šis arī. Tātad šeit tiek izdalīta zemes vienības daļa, un tātad arī tiek noteikts mērķis lauksaimniecība izmantojamā zeme, un pārējai zemē arī tiek saglabāts lauksaimniecībā izmantojamā zemes lietošanas mērķis. Labi, paldies. Lūdzu nobalsot. Paldies. Apstiprinām, paldies vienbalsīgi. Mums pieņemts nākamais par adresi precizēšanu Sējas pagastā Ābelīte 342. Mazot bija kāda neskatība ar adresēm, precizējam lūdzu adresi. Tātad izsakot šādi Ābelīte 342, Ābelīte Sējas pagasts, Salgastu novads. Aiva. Paldies. Balsošanu slēdzu. Paldies par 15 lēmumus pieņems. Nākamais par zemes lietošanas mērķa maiņu Sējas pagasta īpašumam Lazdas 3. Liona, kā tur situācija ir? Zemes vienība ir apbūvēta zem ēkām un pagalma. Un pārējais ir kā lauksaimniecības zeme, tiek izmantot lauksaimnieciskai ražošanai. Lūdzu, deputāti nobalsot, ja kādi jautājumi, lūdzu jautājiet. Skatījām arī šos jautājumus komitejā. Runājām, skatījāmies, kādu normatīvu dokumentu saistībā ar lauksaimniecības zemēm, vai arī viss atbilstu. Paldies, balsošanu slēdzu. Apstiprinam, mainam lietošanas mērķi, īpašumu Lazdas 3. Nākamais jautājums par zemes ierīces projektu izstrādi Gobnieki Sējas pagastā. Tātad ir sagatavots darba uzdevums ierīces projekta izstrādē. Attiecīgi šeit atbilstoši schēmai, tātad ir plānots atdalīt daļu zemes gabalu. Ir kāds komentārs vai jautājumi par šo? Lūdzu, apstiprinām, tad zemes ierīces projekta darbu uzdevumu ļaujam uzsākt izstrādi. Paldies. Vienbalsīgi, ļaujam izstrādāt. Nākamais jautājums par apstiprināšanu ierīces projektu. Šeit starp vairākiem uzsākšanas ielavījies viens par apstiprināšanu Rožkalni. Liona, var arī šo nedaudz nokomentēt? Šeit schēma klāt nav pievienota, līdz ar to varbūt ne visiem ir
skaidri redzams. Tātad izstrādāt zemes ierīcības projekts, sadalot zemes vienību, līdz ar to arī tiek mainītas esošajām ēkām adreses, un tātad ir šī te adrese Krasta iela, attiecīgi katram īpašumam numuriņš ir tālāk. Piekļuvu katram īpašumam ir nodrošināta, ja? Ir nodrošināta piekļuva, jā, no Krasta ielas. Jā, lūgums tad citās reizēs rast iespēju pievienot īpaši gadījumos, kad ir apstiprināts ierīces projekts, pievienot arī schēmu, lai visi var ērti redzēt. Man liekas, komitejā bija schēma. Kaut kur ir pazudusi, jā. Lūdzu nobalsot. Ja kādi jautājumi, tad lūdzu jautājumu. Par 15 apstiprinām zemes ierīces projektu Roškalni. 3 zemes gabali tika izveidoti. Noteikti adreses Krasta iela. Krasta ielas adreses. Nākamais jautājums un nākamie pat 4 jautājumi par īpašuma zemes ierīces projekta izstrādi. Un kā pirmais no tiem ir vēlas izstrādāt Vēju iela 1 zvejniekciemā. Es atvainojos Māja iela 4 Pabažos, Sējas pagastā. Arti vai Liona? Tas ir mans jautājums. Te bija iesniegums jau bija iesniegts, man šķiet, novembrī vai decembrī, bet bija kredītķīla uzlikta zemes grāmatā, un tagad viņi ir noņemti, un tāpēc mēs varam atļaut izstrādāt. Dalījums tur ir atbilstošs. Tur viss ir. Bet šobrīd stiprinām darbu uzdevumu un ļaujam uzstāt. Stiprinām darbu uzdevumu tieši tā. Jā, labi, paldies. Lūdzu, deputāts nobalsot. Paldies par 15, pret atturās nav, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par ierīces projekta izstrādes uzsākšanu Vēju iela 1 zvejniekciemā. Arti? Tur ir viens zemes gabals sadalāms uz pusēm, minimālās platības atļauju, lietošanas mērķis vai atļautā izmantošana ir apbūves zeme, tā kā arī dodam nosacījumus izstrādāt. Abas zemes gabali ir apbūvēti vai abas puses ir apbūvētas vai Nē, apbūvēs pagaidām tur nav nekas, bet pēc teritorijas plānojuma apbūve ir paredzēta. Jā, turpmāk pēc sadalas būs abas puses paredzētas apbūvējumu. Tur droši vien kaut jābūt gan problēmas zināmas, jā. Labi, bet šobrīd ļaujam izstrādāt ierīces projektu un tālāk jau skatīsimies. Paldies. Par 15 ļaujam uzsākt izstrādes zemes ierīces projektu Vēju iela 1. Nākamais par Vidružu iela 1 zemes ierīces projektu. Īpašnieks vēlas sadalīt 2 daļās savu īpašumu atbilstoši teritorijas plānojumam. Tur laikam 3. punktā ir vārdā kļūda, izskatās e-pastā. Kolēģi, kādi jautājumi? Lūdzu nobalsot. Precizējam e-pastu.
Paldies, balsošanu slēdzu. Par 15, paldies, lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par ierīces projektu apstiprināšanu, adreses lietošanas adreses noteikšanu un lietošanas mērķu noteikšanu. Īpašumi Astra 3B un Astra 3D. Iepriekšējais jautājums ir apstiprināts. Vienbalsīgi. Tātad SIA Geodēzija S izstrādājusi ierīces projektu. Un tātad ir noteikts jaunas adreses. Jaunbūvē Astra 3D. Lietošanas mērķis ir dalītais, attiecīgi zilā māja apbūve 1200 un mežsaimniecība 0,098 hektāri. Un Astra 3B arī ir pats it nav apbūvēts, ir noteikts neapgūta dzīvona māju apbūve 1200 kvadrātmetru platībā. Vai ir kādi jautājumi? Nobalsot. Šāds izskatās apstiprinātais projekts. Paldies, balsošanu slēdzu. Apstiprināts vienbalsīgi. Paldies. Nākamais ir par detālu plānojumu ciemgaļa izstrādes uzsākšanu. Tā tad aizvēršu iepriekšējo. Līga, toreiz īsti komentāru par šo detālu plānojumu. Tad šeit iepriekš bija lokāla plānojums. Bija izstrādās lokāla plānojums, mainīja funkcionālo zonējumu uz savrupmāju apbūvi, kur atļautā izmantošanas, sadalīšana zemes gabalos par 1200 kvadrātmetriem. Un tagad izstrādās detālu plānojumu, tātad parcelāciju un piekļūšanu katram zemes gabalam. Tātad atrodas Biķerniekos, šajā teritorijā. Un tas nākotnes abos priekšlikums varētu būt tāds, kā šeit stūrīs schēma ir, Jā. Jā, paldies. Lūdzu, deputāti, vai jautājumi? Toms, lūdzu. Tā jaunizveidotā mazā ieliņa pāries pašvaldības ziņā, ja? Kā tur ir? Ja viņi gribēs paši uzturēt, bet principā tur nevajadzētu būt pašvaldības. Viņiem vajadzēs izveidot to ielu, un tad, ja viņi izbūvē, tad viņi var nodot pašvaldībai viņu. Par to mums ir jālēm. Katrā ziņā mūsu uzdevums parasti šajos gadījumos ir veidot ielu kā atsevišķu zemes īpašumu, un attiecīgi, ja tas būtu vajadzīgs pilsētē arī citiem savienojumiem un tā tālāk, tad mēs jau gan uzdot par uzdevumu, nodot pašvaldībai, bet ņemot vērā, ka tā būs tīri kā vairāk iebraukt uz pāris mājām, droši vien, ka šajā gadījumā mēs nebūtu interesēti šo īpašumu pārņemt, kopt, uzturēt un tā tālāk. Jā. Lūdzu, tad lūdzu nobalsot par darbu uzdevumu apstiprināšanu. Tad šeit gan ierakst iekšā ir par detālu plānu izstrādes vadītāju apstiprināt. Kādi būvvaldē priekšlikumi? Šobrīd mums vēl teritorijas plānotājs nav. Jā, mums gan ir būvvaldes vadītājs, nav teritorijas plānotājs. Acīm redzot, tad galvenai arhitektei būs pagaidām, kamēr mums ir vakance. Līdz 4. martam ir izsludināts teritorijas plānotājs. Citu variantu nav šobrīd. Jā, tad lūdzu, ja ir priekšlikumi kādiem klausītājiem, kāds vēlās strādāt par teritorijas plānotāju, vai ir kāds pazīstams, kurš vēlētos saukstos strādāt par teritorijas plānotāju, tad lūdzu pieteikties, bet šobrīd 3. punktā ierakstam, ka detālu plānojuma izstrādes vadītājs būs Līga pilsētniece.
Paldies. Par 15. Paldies. Sākam detālu plānojumu izstrādi. Nākamais jautājums ir par Saulkrastu novada attīstības programmas aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu. Lūdzu, attīstības nodaļas vadītāju Mārīti, komentāru. Labdien, tad atbilstoši normatīvo aktu regulējumam pašvaldībām retākā reizi gadā ir jāaktualizē investīciju plāns, ievērojot tā kā pašvaldības budžetu. Līdz ar to šobrīd ir sagatavots aktualizētais investīciju plāns, kurā ir iezīmēts 2020. Gadā plānotās investīcijas. Vienlaikus varu atzīmēt, ka atbilstoši teritorijas plānošanas likumam investīciju plānā ieliek tikai tās aktivitātes, jeb investīcijas, kuras summa ir virs 55,000 plānotā, kā arī pārējie publiskie projekti. Tad tā lūdzu apstiprināt. Jā. Lūdzu, cienījamie kolēģi, vai ir jautājumi? Ņemot vērā, ka man ir vairāk ekrāni, es varu nepamanīt kādu roku, paceltot, tad droši ar balsi dot ziņu. Skatījāmies arī šo jautājumu komitejās. Paldies attīstības nodaļai par veikto darbu. Un cerams, ka kādu no projektiem mēs varēsim arī pieteikt. Ne tikai varēsim pieteikt, pieteiksim, bet arī gūsim apstiprinājumu kādā no projektu konkursiem. Bet šobrīd aktualizējam šo plānu. Lūdzu nobalsot. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 15 plāns aktualizēts. Paldies. Nākamais jautājums par deleģēšanas līgumu noslēgšanu ar Mēmniecības datu centru, atcelšanu un jaunu lēmumu pieņemšanu. Ārti vai Mārīte, pāris vārdus par šo? Tātad, es varbūt īsi nokomentēšu. Labdien. Tātad mums bija saņemta vēstule no Varama par iepriekš pieņemto lēmumu, un Varams aicināja izdarīt virkni grozījumus konkrētajā līguma projektā. Šobrīd šie te līguma projekta grozījumi ir veikti un sagatavots jauns lēmuma projekts. Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Tātad sagatavots jauns lēmuma projekts, deleģēt CIA Mēmniecības datu centrs, pastarpinātās pārvaldes uzdevumu, uzturēt Saulkrastu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzi uz 5 gadiem. Lūdzu nobalsot. Paldies, balsošanu slēdzu. Vienbalsīgi apstiprināts, noslēdzam līgumu ar Mēmniecības datu centru. Nākošais jautājums par projektu finansēšanas līguma izbeigšanu ar iesniedzēju. Ir saņemts iesniegums ar lūgumu izbeigt līgumu un finansējumu iesniedzējs ir gatavs atgriezt. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu nobalsot. Liena. Paldies. Par 14 nepiedalās 1. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par lokālu plānojumu. Nodošana sabiedriskajai apspriešanai, publiskajai apspriešanai un institūcijām atzinumu saņemšanai. Rīgas iela 82.
B, Rīgas iela 86B, Jūras iela 9. Pilnveidotā redakcijā. Uzlikšu arī uz ekrāna, lai visi redzētu. Šobrīd plāns izskatās šādi. Tātad šo teritorijas daļu attīsta privātpersonas, fiziskas un juridiskas personas, savukārt šī teritorijas daļa paliek, vai ir pareizi sakot, pašvaldības īpašumā. Šajā teritorijas daļā top jaunais ugunsdzēsēju depo, un šie zemes gabali paliek nākotnē kā teritorijas attīstības zemes gabali. Un šobrīd teritorija saparcelēta tā, lai attiecīgi neatkarīgi vai no privātie attīstītāji vai pašvaldība spēja neatkarīgi viens no otra nepieciešamības gadījumā un termiņos savus zemes gabalus attīstīt. Protams, ka šajā teritorijā arī ir zinām apgrūtinājumi, proti biotopu, kas jāņem vērā, tāpēc tikai daļa teritorijas ir izmantojama. Un katrā ziņā arī šajā gadījumā būs jāpieprasa institūcijām atzinumu, un tikai pozitīvu atzinumu gadījumā arī tad būs iespējams šo apstiprināt. Lūdzu, deputāti, kādi jautājumi? Ir jautājums, kā viņiem izdevās atrisināt to saskaņošanu ar ugunsdzēsēju depo projektu par to iebrauktuvi? Šobrīd iebrauktuvi ir tā, kā ir izprojektēta ugunsdzēsēju depo vajadzībām, proti viņi ir perpendikulāri ceļam, jo šis projekts netika vairāk mainīts, ugunsdzēsēju depo projekts, tā kā te var būt dēļ kaut kādām slīpajām līnijām. Izskatās, ka šis ceļš iebrauktuvē ir slīps, bet viņš ir tomēr taisns. Pamatu doma ir šobrīd atrisinām šo iespēju šajā gadā tapt šim ugunsdzēsēju depo. Šeit paliek tuvāk dzelzceļam brīvs zemes gabals publiskai apbūvē, un nākotnē ir rezervēta trase. Pa šo trasi iet mūsu pilsētas komunikācijas, Spiedvads un ūdensvads ir rezervēta trase, iezīmēta, ka nepieciešamības gadījumā ir iespējams pagarināt Dzelzceļnieku ielu līdz pat izbrauktuves Siguldas ielu. Savukārt šie īpašnieki, kas attīsta šo zemes gabalu, viņi var neatkarīgi no pašvaldības šeit tik daudz, ka šeit transporta koridors tiek veidots, lai piestātos komunikācijām, ūdeņu kanalizācijai, bet viņi var paši nestoties uz pārējo, var attīstīt šo teritoriju. Jā, tas nozīmē, ka viņi ir saskaņojuši un tur nekādas pretrunas ar ugunsdzēsēju depo nav? Nē. Ok, paldies. Gunti, lūdzu. Jā, paldies par doto vārdu. Man lūgums, lai būvvaldes vadītāji vai arhitekts pilsētnieces kundze varbūt var nokomentēt. Jā, lūdzu. Līga, lūdzu. Šis variants ir saskaņots ar ugunsdzēsējiem, tā kā tieši tā kā Normons jau teica, perpendikulāri tas iebraucamais ceļš no Siguldas ielas. Pagaidām vairāk nekāda arī tāda iebilduma nav. Paldies. Protams, ka gaidīsim dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu attiecībā uz biotopiem, jo it kā papildināja paskaidrojumu rakstu par biotopu aizsardzību, vai tas apmierinās to, tās institūcijas prasības, to mēs uzzināsim, ka saņemsim atzinumu. Jā, paldies par informāciju. Paldies. Toms, lūdzu. Bet, ja nemaldos, tajos dokumentos ir pievienots vēl viens plāniņš, tas otrs bišķiņu variants, kas ir bišķi šķībāks tā iebraukuma. Nē, šobrīd mēs esam vienojušies, ka virzam to otro variantu, saucamo otrais variants. Uz komitejām bija sagatavoti abi divi varianti, tāpēc aizgāja. Bet uz publisku apspriešanu virzam šo variantu numur 2.
ja mēs skatāmies arī, ka mēs rezervējam šo zemes gabalu tomēr publiskai jābūvē, un šeit nākotnē jāstāsta, kāds iespējas ņemot vērā biotopu esamību un tā tālāk, bet tad arī zemeslodes gan liels un var lēmt par to, bet šim ir labāka piekļūstamība un, protams, ka perpendikulāri iebraukt tu vienmēr labāk nekā slīpi iebraukt tu pret galveno ceļu un zemeslodes pietiekoši arī apjomā, lai tu izvietos kādu, ko mēs nākotnē spētu piesaistīt investoru vai baseins vai kas cits, bet kādu no būvēm. Lūdzu, Toms. Vēl tāds jautājums par sakarā par dzelzceļu, tur aizsargu josla nav gadījumā, ka cik liela ir tā aizsargu josla? Ir aizsargu josla, faktiski, viņa arī ir tā aizsargu josla. Cik viņa ir plata skaitās? Nezinās. Viņa, manuprāt, arī tajā redzamības 3 stūra platumā, kas ir šobrīd attīrīts, viņa arī ir. Un varbūt Līga var precizēt, bet katrā ziņā aizsargu josla ierobežo tikai un vienīgi dzīvojamo ēku attālumu. Man liekas, bija 25 metri no malējās sliedes, bet man tad jāprecizē. Bet, manuprāt, tie 25 metri arī šajā gadījumā pa citai pārbrauktu. Viņi iezīmēt jau bija teritorijas plānojumā. Viņi, manuprāt, arī ir attīrīti no apauguma šī aizsargu josla. Paldies. Lūdzu, vēl jautājumi? Lūdzu, nobalsot par nodošanu publiskai apspriešanai un institūcijām atzinumu saņemšanai. Paldies. Par 15 lēmums pieņemts, nododams publiskai apspriešanai. Nākamais jautājums par saistošiem noteikumiem interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība. Izglītības speciālists Diana varēs par šo kādu komentāru teikt. Sveiki visiem! Kā jau lēmuma projektā ir minēts, kad pašvaldībai ir jānodrošina šāda iespēja apstiprināt licencēt un ņemot vērā to, ka iepriekš to darīja Pierīgas pārvalde, kura šobrīd ir likvidēta, šāda funkcija mums ir jānodrošina pašiem pašvaldībā, un tādēļ ir sagatavot šie saistošie noteikumi, balstoties uz gan dažādu citu pašvaldību pieredzi un saistošiem noteikumiem, gan kāpēc šie saistošie noteikumi varētu minēt to, ka svarīgi, lai būtu iespējams pašvaldībā pāraudzīt vispār šo interešu izglītību un neformālo izglītību, kā arī, protams, vecākiem šī iespēja nodrošina atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli, ja šīs interešu izglītības programmas ir licencētas pašvaldībā. Tas arī viss. Diana, šeit rakstīts, ka komisiju apstiprina dome, tad tas būs domes lēmums vai rīkojums par komisiju? Domāju, ka domes lēmums, cik es iepriekš ar juristiem konsultēju šajā jautājumā. Jā, licenci izsniedz uz 3 gadiem, jā? Tā bija gan Pierīgas pārvaldē, gan, cik novēroju, citās pašvaldībās arī tieši tāds pats termiņš. Lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi? Lūdzu, apstiprinam saistošos noteikumus par licencēm pieaugušo un interešu neformālās izglītības programmām. Nav lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par nolikumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos. Jā, varbūt es nokomentāšu. Jā, lūdzu, Marita. Tātad arī šogad Izglītības kvalitātes valsts dienests ir piešķīris Saukras novada pašvaldībai kvotu 4600 eiro apmērā projektu konkursa organizēšanai.
plānots, kad šis te projektu konkursa pieteikums varēs iesniegt līdz 4. aprīlim, lai jau aprīļa komitejā un sēdē varam apstiprināt rezultātus un projektu iesniedzējs tā kā uzsākt projektu īstenošanu, jo projektu būs jāizteno 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas. Tāpēc ir nepieciešams šobrīd apstiprināt šo te nolikumu un arī vērtēšanas komisiju. Un nolikums ir identisks kā iepriekšējos gadus. Arī pagājušajā gadā mēs saņēmām šo te kvotu vienam projektam, bet aizpagājušā gadā 3 projektiem īstenošanai. Viss finansējums ir no šī izglītības kvalitātes valsts dienesta. Tātad viena projekta apjoms kāds ir? 4600 eiro ir šī te kvota, kas ir piešķirta projekta īstenošanai. Tad projekta iesniedzēji varēs kandidēt uz šo te finansējumu. Un kopējais projekts skaits kāds bija iespējams, vai šis ir viens tikai projekts būs šobrīd? Mums ir piešķirts tātad tikai finansējums vienam projektam. Tātad, pieņemsim, pagājušajā gadā arī bija šis te finansējums vienam projektus iesniedza 2 bija pieteikumi saņemti, un tad 1 tika atbalstīts. Tātad iesniegšanās termiņš 4. aprīlis, ja? Jā, jo arī šos rezultātus apstiprina domas sēdes lēmumu, līdz ar to gan komitejā nākamā mēnesi, gan arī domas lēmumā skatīsim jau reālos projektu pieteikumus, lai varētu apstiprināt. Labi, paldies. Lūdzu, vai kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu nobalsot. Tātad arī tiek reiz apstiprināta vērtēšanas komisija projekta, tātad projektu vadītāja Inga Kārkliņa, izglītības darba speciāliste Diana Eisaka un komunikācijas un turismu nodaļas vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Zanda Bistere. Paldies! Un Marīte komisijas priekšsēdētājs, vai tad komisija vienkārši ir ar? Šeit nav obligāts komisijas priekšsēdētājs, tad ir 3 komisijas locekļi, un tad viņi arī virzīs šos te projektu pieteikumus apstiprināšanai domē. Paldies! Nākamais jautājums par Saulkrastu novada bibliotekas filiāles Ainavas reorganizāciju. Bibliotekas vadītāja Ilze Zintere. Pastāst lūdzu par situāciju. Komitejā šis jautājums ir skatīts. Lēmuma projektā ir arī minēti iemesli, kāpēc biblioteka Ainavas tiek reorganizēta. Pamatā tie ir pamatrādītāji ļoti zemi, un arī 2017. gada akreditācijas komisija ieteica reorganizēt šo biblioteku. No šī gada 6. janvārī ir saņemts šis te atzinums no biblioteka padomes, ka viņi piekrīt šai reorganizācijai. Un mēs reorganizējam par grāmatu apmaiņas punktu, tātad trešdienās bibliotekārs aizbrauc un samaiņa grāmatas uz vietas bibliotekā. Jā. Vienīgi lēmumu projektā vajadzētu nomainīt datumu, ka reorganizācija notiek ar 1. mārtu, nevis 1. februāri. Domes juristi akceptēja 1. februāri. Lūdzu, Toms, lūdzu. Tagad, lūdzu, tā telpa ir pašvaldības īpašums, ja? Jā. Ko mēs arī nākotnē darām, tas jau citreiz. Patiesībā ir tā, ka tuvākā laikā, līdz ko tie Covid rādītāji samazināsies, mēs plānosim krājuma inventarizāciju, bet tas ir dažu dienu darbs. Un attiecīgi mēs esam vienojušies ar bibliotekāriem, kad bērnu grāmatas tiek nodotas Sejas bibliotekai, pieaugušo daļa varbūt arī pabažiem un Sējai, un tad viena daļa paliek, 1 vai 2 plaukti paliek Ainavās apmaiņai.
Bet mēs redzam arī, kā lasītāji labprāt jaunās grāmatas, nevis tās, kas tur ir uz vietas. Ja? Bet tā kā 1 vai 2 plaukti varētu palikt. Pārējā telpa tad ir pieejama citiem pakalpojumiem. Gunti, lūdzu. Jā, paldies par doto vārdu. Sējā, protams, tā ir vienīgā telpa, kura ir pieejama iedzīvotājiem tādā nozīmē. Tātad vajadzētu visus pūles pielikt, lai šī telpa saglabājās kā tāda. Un es domāju, ka enerģētiski viņa ir pozitīva no šā brīža, skatoties malkas apkuru un telpa ir piesildāma. Un vēl jau ir tomēr tie datori pieejami, un bērnu sējā ir. Tā kā galīgi tur tā kā nevajadzētu norobežoties, ka reizi nedēļā tik ir jādomā par to risinājumu, kas tur tiek nodarbināts. Tieši tā, šobrīd telpa paliek un domājam, kā viņu varam efektīvāk izmantot, lai cilvēkiem būtu pieejami arī kādi pakalpojumi uz vietas. Citi pakalpojumi. Jā, paldies. Paldies. Lūdzu, nobalsot. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 14 atturās 1. Paldies. Nākamais jautājums par sadarbības līguma slēgšanu ar Jaunsardzes centru par pašvaldības izglītības iestādes atbalstu jaunsargu interešu izglītības un valsts aizsardzības mācības īstenošanā. Lūdzu, tātad ir sagatavots šis sadarbības līgums. Dažiem visiem redzams, vai ir kādi jautājumi par šo? Nav, tad lūdzu nobalsot. Paldies, balsošanu slēdzu. Vienbalsīgi apstiprināts. Nākamais jautājums par jaunatnes lietu konsultatīvās padomes nolikumu apstiprināšanu. Komitejās mūsu jaunatnes speciāliste Monta arī pastāstīja sīkāk, precīzāk par plāniem par jaunas lietas konsultatīvās padomes izveidošanu. Attiecīgi ir sagatavots nolikums. Monta, tu nokomentēsi, nedaudz arī visi klātsošie dzird? Jā, labdien, vai dzirdat mani? Jā, dzirdam tevi. Principā tas galvenais iemesls, kāpēc ir nepieciešama šāda komisija, ir, lai pašvaldībā darbs ar jaunatni būtu saskaņots, jo visiem zināms, nav iespējams vienai personai vai vienai iestādēji veiksmīgi strādāt, tāpēc tātad jaunas lietu konsultatīvās komisijas pamatuzdevums būtu tātad kopīgi strādāt, saprast to, kā šobrīd tiek veikts darbs tieši jaunatnes jomā, un kur tad ir nepieciešami tie uzlabojumi, un tad, protams, pēc tam arī strateģiski, kādi ir šie te nākamie soļi, kā mēs šo te jaunatnes jomu varam uzlabot. Tātad pamatā būtu šī te komunikācija, sadarbība, jā, un attiecīgi uz tā pamata izstrādāt priekšlikums pašvaldībai par jaunatnes politikas īstenošanu, jā, pašvaldībā. Jā, principā arī viens no pirmajiem uzdevumiem ir tātad izveidots ir šis te vispārīgie dati darbā ar jaunatni vērtēšanu pašvaldībā, ko es esmu arī iesākus darīt. Tātad tas būtu pirmais uzdevums, kas mums visiem kopā būtu jādara, jo to viens cilvēks noteikti nevar izdarīt. Tur katrs jomas speciālists varēs labāk arī palīdzēt šī dokumenta izveidē. Jā, un tad šīs komisijas izveide, kā praktiski notiktu, tad šeit nolikumā rakstīts ir, ka tā tad ir ievēro teritoriālo principu, ja, vienam pārstāvim no katras teritoriālās vienības, Saugstes pilsētas, zvejnieciem, pabežiem, lojas, murjāņiem,
tas ir doma tieši jaunieši vai tieši? Šeit ir gan. Svarīgi būtu, tad tiks iesaistīti gan jaunieši, esam arī jau sazinājusies gan ar Sēju, gan ar Saulkrastu novadu vidusskolu, ka viņi arī ir ar mieru sadarboties un iesaistīties tieši no pašpārvaldēm pārstāvji. Un, protams, arī speciālisti, tātad kāds no izglītības, teiksim, arī pedagogi, jā, tātad arī, principā visi cilvēki, kuri strādā ar jaunatni, tātad joms dažādi speciālisti tiks iesaistīti šajā te komisijā. Tas notiks, principā, gan personīgi uzrunājot, būs arī iespējams pieteikties brīvprātīgi, uzrunāsim arī biedrības, varbūt kādu pārstāvu grib iesaistīties. Jā, tad, principā, visi, kas strādā ar jauniešiem. Tātad pašvaldības mājaslapā būs publicēta informācija par iespēju pieteikties konkrētam datumam, tālāk jau ar domas lēmumu apstiprina komisijas sastāvu un komisija strādā, ja? Tieši tā, jā. Lūdzu, neredzēju, kurš pirmais pacēla roku, dosim vārdu Guntim Liepiņam. Jā, paldies par doto vārdu. Ņemot vērā, ka mūs skatās arī skatītāji, es tomēr lūkšu cienīt viņus un parādīt seju tie, kas runā. Jo es paldies Montai par informāciju, bet es jūs nepazīstu un arī šobrīd neredzu. Gunti, tur mums situācija ir tāda, ka arī ir, kā zināms, kā jūs sēdes sākumā minēja, ka liela daļa mūsu pašu darbinieku arī ir attiecīgi skarti ar šo te slimību vilni, un tāpēc šajā gadījumā es arī sazinājos ar Montu, un paldies, ka viņi ļauj pieslēgties no mājām. Jā, paldies. Tad cilvēks atvainojās, ka viņi nevar parādīt savu seju, vai ne, šajā brīdī. Bet nav viņa vienīgā, kas sēdes laikā mēs tomēr veram seju pret skatītāju. Arī darbinieki. Paldies. Paldies, Jurģis, lūdzu. Es par nolikumu. Tur 8. punktu, kur ir konkrēti komisijas sastāvs minēts, kas varbūt šai komisijā vēlētos paplašināt, jo, manuprāt, mums ir jāņem vērā, ka tur varbūt arī kādi aktīvisti, pieņemsim kāda, nezinu, tur sporta vai kultūras pulciņu vadītājs, jā, un es domāju, ka nevajadzētu tur tā ierobežot tik strikti. Jo praktiski pēc komisijas sastāva mēs nevaram kādus aktīvistus no malas nemaz tur iesaistīt. Vienīgi jaunatnes jomas ekspertus. Ja šo te traktē ļoti plaši, tad var būt. Bet mēs pašlaikam esam diezgan sašaurinājuši. Ja kāds iedzīvotājs, nosacīti parastais, kas vienkārši ir aktīvs sabiedrības loceklis, gribēs piedalīties, tad viņam sanāk nemaz nebūs iespēja. Jā, paldies par ieteikumu. Principā ir tā, ka mēs arī zem šī te ekspertiem tātad esam arī biedrības aktīvus cilvēkus, kas attiecās par vienkārši iedzīvotājiem. Šajā gadījumā tad jau mums interesi ir tieši, lai iesaistās paši jaunieši. Tad šajā gadījumā viņi jau noteikti ietilps jau pie izglītības puses, tātad no izglītības puses. Jā, ja mēs zem šī jaunatnes jomas eksperts varam traktēt šos kādus cilvēkus, kas strādā varbūt ar jauniešiem ārpus kaut kāda... Es domāju, noteikti, Jurģi, kad varētu zem tā apakšā iet un te arī jāsaprot, ka varam pieaicināt cilvēkus un tā tālāk, bet to komisija arī viņa ir tāda, pārāk liela, pamatā jau doma ir komunicēt savstarpēji šajā jomā iesaistītos pašvaldībā, lai kopīgi tad lemtu par nepieciešamām darbībām, arī pieaicināt komisiju ekspertus un tā tālāk diskutēt, jo tā platforma arī nevar būt pārāk liela, bet noteikti, kad visi ir aicināti un es domāju, tāds arī Montas mērķis bija, lai būtu šī komunikācija iespējami plaša. Aiva, lūdzu, komentāru, jautājumu. Jā, es gribēju to pašu piebilst, kad man tieši šķiet, ka šis punkts arī to pasaka, kad jaunatnes jomas ekspertus un jauniešus, kas dzīvo, mācās vai strādā Saulkrastu novadā, jo tieši tā tas jau ir domāts tā kā jauniešiem, un tas jau, principā ir jebkurš jaunietis, kurš grib, tas var iesaistīties.
diez vai tur iesaistīsies 40 gadnieki. Tāpēc, man liekas, tas ir jaunieši, Aiva, 40 gadnieki jaunieši. Labi, 45 plus vai 50, nezinu, bet man šķiet, ka īsti tur mainīt nevajag tajā nolikumā neko. Līdz 50 vēl visi jauni jūtās. Vēl līdz... Nē, Armand, tu jau tagad nošāvi greizi. Tas nebija labi, līdz 50 jauni jūtās. Vai tad ne? Nē, vajadzēja teikt plus 60, plus 70, plus 80 vēl. Tu jau tur apbižoji. Tie jau tādi vidēji vecumi. Bet man liekas, nevajag tiešām tur tajā punktā neko mainīt, jo tas punkts ir pietiekami plašs un tiešām, ja kāds tur gribēs, tad nebūs jau tā, ka, teiksim, atteiks vai, Jā, iesim elastīgi jautājumam. Jā, es gribēju tikai pateikt Montai Saksonai paldies par tādu iniciatīvu un lai izdodās piesaistīt jauniešus un līdzdarboties. Tā kā super, Maleči. Paldies. Māris? Es gribētu, lai tur iekļauj arī Sēju kā teritoriālu vienību, ciematu apdzīvotu. No turienes arī, lai būtu jaunieši piedalītos. Man gribētos. Tur mums šobrīd tekstā bija minēts... Saukrastu pilsēta, Zvejniekciems, Loja, Murjāņi, bet Sēja nav iekļauta. Bet tad arī nebija minēts Pabaži. Man liekas, ka tas viss tā Sēja, to jau arī var uztvert kā vienu veselumu, neizdalot Murjāņus, Loju, Pabažus. Nē? Tici man, nē, tas ir ļoti svarīgi. Vajag ielikt. Tad arī Pabaži. Bet tad arī Pabaži ir. Pabaži ir. Labi, papildinām ar Sēju arī, lai būtu pieminēts. Paldies par precizējumu, pamanīts. Paldies, lūdzu, tad nobalsot par precizēto variantu un nosakām tad pieteikšanos, vai es laikam par ātru piespiedu beigt balsošanu, tad es anulēšu balsojumu un vēlreiz lūdzu visi nebija paspējuši nobalsot. Man bija uzraksts, ka es tikai vienreiz varu balsot, kaut gan es nevienreiz nepaspēju. Kaut kas nebija, jā. Lūdzu vēlreiz balsot. Paldies. Balsošanu slēdzu. Par 15 apstiprināts, darbojamies, uzsākam tātad informāciju un tālāk ievietojumu un tālāk jau iespēja visiem pieteikties. Nākošais jautājums. Kārtība, kādā Saukastu novada pašvaldības sadz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādē apstiprināšanu. Sētošie noteikumi. Tātad izrunājam arī komitejās, tātad šie ir īpašie gadījumi speciālā izglītības programmai, kur mēs izvērtējot vecāku vēlmes un atsevišķos gadījumos sedzam šīs izmaksas, lai nodrošinātu bērna nepieciešamībai piemērotāko, mazāk traumējošo un tam līdzīgu izglītību. Tas tikai attiecīgi šim te izglītības kodam, tātad bērniem ar īpašām vajadzībām. Paldies. Par 15 pret atturās nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais par amatu sarakstu pašvaldībā, kuriem noteikts amatpersonu status apstiprināšanu. Atbilstoši normatīviem dokumentiem ir jāapstiprina šāds saraksts. Stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, tad nobalsot par saraksta apstiprināšanu.
Protams, ka šīs saraksts nav akmenī kalts, un arī ik pa laikam varam veikt šīs saraksta aktualizēšanu atbilstoši gan amata apraksta izmaiņām, gan valstī noteiktajiem kādiem izmaiņām normatīvos dokumentos. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 15 pret atturās nav lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par saistošajiem noteikumiem grozījumi 21. gada 1. jūlija noteikumos Saulkas novada pašvaldības nolikums. Administratīvās nodaļas vadītāji īsu komentāru lūdzu, kas tiek precizēts. Jā, tā tad tika precizēti saistošie noteikumi. Šajā gadījumā mēs tā tad izņēmām laukā bibliotēkas filiāli, biedrības, kurās mēs vairs neesam kā dalībnieki, kā arī precizējām punktu par tātad vienmēr tekot uz finanšu komiteju sniedzam ziņojums par budžeta izpildi reizi ceturksnī. Tāda ir grozījuma būtība. Jā. Lūdzu, Gunti, vai jau kāds precizējums nolikumā? Paldies, nolikumā nav, bet es redzu čatā, kā Eivi lūgusi 5 minūšu pauzi. Es tikko pamanīju, tikai neredzēju ātrāk. Jā, paldies. Es ceru, ka atbalstīsim viņu. Jā. Tātad lūdzu apstiprināt precizējumus nolikumā atbilstoši aktualitātēm, kāds ir pašvaldībā, saistībā ar iestādēm, biblioteku un dalību biedrībās. Lūdzu, visus nobalsot, vēl 3 nav nobalsojuši. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 15, paldies, nolikums apstiprināts. Lūdzu, cienījamie kolēģi, tad 15:30, acīm redzot, ja, tad 10 minūtes, 15:30, tad atgriežamies pie datora ekrāniem. Lūdzu, nekavēt, pietiekoši ilgs laiks. Paldies. Neveidotu rindas.